Zelta, sudraba un bronzas medaļas visbiežāk ierasts saņem sportisti par augstiem sasniegumiem sportā, izcilnieki par labām sekmēm mācībās un olimpiādēs. Bet, kā izrādās, godalgotas vietas un spīdīgas medaļas iespējams saņemt pat neiedomājamākajās jomās. Bet kam tad ir pats labākais biezpiens šobrīd? Pats labākais biezpiens izrādās ir akcijas sabiedrībai Rīgas piena kombināts, ko izgatavojas meistara Tatjana Kukāina. Lūdzu Rīgas piena kombinātu saņemt zelta medaļu. Šogad mēs dabūjām medaļas par 2. vietu kefīra konkursā un 1. vietu izcīnījām biezpienu konkursā. Kaspars stāsta, ka saņemtās medaļas ir likumsakarība un ne 1. gadu Rīgas piena kombināts tiek apbalvots par izciliem sasniegumiem. Jau gadiem produktu receptes tiek nodotas no meistara meistaram, un katram pēctecim ir iespēja produktu arvien uzlabot un padarīt pēc iespējas baudāmāku. Tas ir vēsturiski, jo mēs katru gadu piedalāmies, un mums ir bijuši medaļas ne tikai kefīrā un biezpienā, bet mēs esam sadevuši medaļas arī par sviestu un citiem piena produktiem. Tas arī jau ir tāda meistaru pieredze, un šo pieredzi jau tiek mantot no paudzes uz paudzi, un tiešām, lai kvalitatīvs produkts sagatavot, ir jābūt labiem speciālistiem. Tas ir mantojums, ko mēs arī esam jaunā paudze pieņēmuši un turpinam arī attīstīt. Biezpiens tiek ražots tikai no īsta govs piena, un tā recepte nav mainījusies jau gadiem. Savukārt sudraba kefīra ražošanā tiek izmantots dzīvais kefīra sēnīšu ieraugs, un Kaspars priecājas, ka tas vainagojies panākumiem. Tas ir ļoti liels gods mums, tā kā sportisti sacenšās tālēkšanā, kurš aizmetīs un ātrāk, kurš skries, tad piensaimnieks sacenšās savā starpā ar meistarību, savu produktu gatavošanā. Tāpēc mums ir tāds gandarījums, ka šogad iegūt tādas godalgotās medaļas. Kaspars ir pārliecināts, ka viņa radītie godalgotie produkti var kļūt par palīgu arī citiem sasniegt augstus rezultātus. Piens tas ir dabas produkts, jo cilvēkiem jau no mazotnes tiek dots piens, jo piena sastāvā ir gan olbaltumvielas, gan arī tauki, un tas ir viss, kas organiskam nepieciešams, lai būtu enerģija. Un pienskābie produkti ir sevišķi vajadzīgi, lai nostiprinātu imūnsistēmu, jo tā ir cīņā ar dažādiem vīrusiem. Pienskābie produkti ir tie, kas ļoti labi var palīdzēt. Zinātāji stāsta, ka piena produkti palīdz tikt pie medaļām. Uzvari arī tu! Rūta Čivča, Krišjānis Grabovskis, Tautas balss.